Sveiki visapkārt. Tie, kas mani klausīsies, ja šis video tiek līdz magonei, tad video uzruna, tad, neapvainojies, bet, pateikšu savas domas, ja. Noskatījos to magones grāmatas prezentāciju un emocijas ir ļoti dalītas un dažādas, bet, magonei cieņa sakarā ar to, kad viņa iet uz savu mērķi. Apbrīnoja Andrīti, viņš tāds ļoti oriģināls vienpatis. Magonei jau sen liks viņam saprast, ka viņš nav vēlēts, teiksim tā, viņš nav vēlama persona viņas dzīvē, un viņš tik un tā lien. Tas nebūtu baigi korekti no viņa puses, un tas nebija forši. Kaut gan arī no magones puses nebija forši viņa vīna, tas ir šampaniešu glāzi, no Andra nepieņemt, bet, zinot magoni, un es zinu 4 magones, tieši tā 4 magones. Zinot magoni, es viņu arī kaut kādā ziņā ļoti labi saprotu. Kā jau es teicu, esmu teicis, ka ir 4 magones. Ir kūts magone, ir magone dzejniece, magone čīkstētāja, kas vienkārši, viņai grūti vienai ar 4 bērniem, bet tad, kad es mēģināju viņai palīdzēt un skaidrot lietas, un arī fiziski kaut ko palīdzēt un darīt lietas labā, lai viņai būtu vieglāk ar bērniem, es tiku atgrūsts, es tiku apdirsts un es tiku nosunīts. Tāpēc saku magone čīkstētāja, kas vienkārši no vienas puses čīkst, un otras puses atkal negrib, ka viņai palīdz, lai būtu vieglāk. Un 4. magone, kas bija 4. magone? 4. magone, man liekas, bija koncerta magone, bet, es vairs neatceros, jo jau kopš tā laika pagājis diezgan laiciņš. Tātad, ko es gribēju teikt? Jā, sakarā ar magones prezentāciju, grāmatas prezentāciju, ja. Viņai ar bumbieru ļoti saskan, bet varbūt arī kaut kas bez aizkamerām un aiz 4 durvīm tiek tālāk par bohēmiskajiem apskāvieniem un bohēmiskajām bučām, bet kā jau Ainārs ir to jau sen apstiprinājis, viņš nav kūts persona. Viņš nav tā persona, kas ņems kūts dakšas rokā. Es biju, viņš nav. Andrītis viņš nav kūts persona. Šajā ziņā magodnē vislabāk darētu es, bet es arī neesmu magonē. Manuprāt, neviens nav magonē, jo magone savu iespēju pakāsusi dēļ tā, kad jaunībā izdarīja smagas un rūgtas izvēles. Nepareizas izvēles. Manā skatījumā, man tā liekas, tā loģiski domājot, magone sev draugu, jeb vīru neatradīs, jo bērni viņai ir smagi, audzināšanas ziņā vienkārši dēļ tā, ka viņi ir tik daudz vienkārši tiek, teiksim tā, par cik netiek galā ar visu, vienkārši vietierīce ielikt ar rokās un ņem un nodarbojas ar savu viedierīci. Tajā ziņā, ja bērniem nekas netiek mācīts, tad, būs pasmagi, jā. Jā, ir smagi, es redzēju tās sekas, par bērniem es labāk nekomentēšu, jo tad par to var diskutēt ilgi un dikti, stundām ilgi un dikti. Sakarā ar Ainaru, jā, varbūt bohēmiskais slēgtām durvīm notiek kaut kas vairāk nekā bohēmiskās bučas vai skūpsti. Ko lai es vēl pasaku? Ainārs ar viņu kopā nekad nebūs, jo, kā es teicu, viņš nav mēslu mēzējs. Magonei vajag vīrieti, bet ar to vīrieti būs smagi, tam vīrietim būs smagi, jo kaut arī no savas pieredzes var pateikt to, ka, audzināti jau izlaist uz bērnus
tam vīrietim būs kā lai pasaka, jāintegrējas tajā ģimenē, nevis otrādi. Un arī jau ar izlutinātiem bērniem, es domāju, ka neviens nebūs tāds, kas ieliks savu, teiksim, pat tad būtu kaut kāds uzņēmējs, ja? Tas vīrišķīgs un darbīgs un saimniecisks uzņēmējs, ja? Kāds no laukiem vai puslaukiem. Neviens nebūs ar mieru ieguldīties, laikam ejot uzzinot īstu un reālo bildi. Nevis tas, kas ir kamerās, nevis tas, kas ir avīzēs vai šovos, bet reālo bildi, ja? Saku to no savas pieredzes. Pieņemsim noprit makitas un sapritu zāģus un cirvis, ko tik nevajag saimniecībai, ja? Un sākt tur būvēt trušabūrus un taisīt sēdes un vispār, jo neviens nebūs gatavs tad, ja, teiksim tā, redzot attieksmi, un kad bērni visu laiku sēž viedierīcēs, kad nav tos saucamos social skills un tam līdzīgi, kad, jā, atvaino magu, kas tā saka, bet, tās ne tikai manas domas, bet arī mani novērojumi, tā kā, lai tev viss izdodās, un jauku dienu. Tas ir pagaidām viss. Paldies!